8. septembrī Liepājas autobusu parks preses pārstāvjiem rīkoja tikšanos, lai pastāstītu par padarīto un iepazīstinātu ar plāniem. Lielākais notikums tomēr bija kas cits, proti vienam interesantam tika izrādīti 4 jaunie starppilsētu autobusi. Uzņēmuma izsludinātajā iepirkuma konkursā uzvarēs lētākais piedāvājums, un šoreiz tie ir vācu autogiganta MAN autobusi, kas izmaksājuši vairāk nekā 500 000 latu. Jaunie busi ir ne tikai moderni savā aprīkojumā un daudz ērtāki ļaudīm ar īpašām vajadzībām, bet tie būšot arī krietni ekonomiskāki. Šie budžeta līdzekļi valstī jau vien mazāk paliek šiem pasažieru pārdājumiem, līdz ar to mēs kā uzņēmums jau regulāri veicam darbības, uz efektīvāk, lai efektīvāk strādāt, tad arī domājam, kā samazināt šīs izmaksas un piedāvājot arī pasažieriem atbilstoši ērtības. Tāpat arī šodien, kas ir lielais notikums, šie 4 MAN autobusi, ko mēs arī vēlāk redzēsim. Šie autobusi ir domāti starppilsētu pārdājumiem, galvenokārt Rīga-Liepājas maršrutā. Un jūs vēlāk arī varēsiet redzēt un izbaudīt, cik tas ir komfortabls. Un autobusu parku vēsturē es gribētu teikt, ka tas ir tāds jauns un viens no komfortablākiem autobusiem. Tad kopējās investīcijas šajā gadā sasniedz jau 673 000, kas mūsuprāt ir diezgan iespaidīga summa. Šī gada februārī MAN Truck & Bus Polska noslēdz līgumu ar Liepājas autobusu parku par 4 jaunu starppilsētu autobusu piegādi. Šodien uzņēmums ir piegādājis parkam šos 4 jaunos starppilsētu autobusus, kuri nodrošinās pārvadājumus maršrutā no Rīgas uz Liepāju. Autobus ir aprīkots ar 49 sēdvietām, kā arī viņš ir paredzēts stāvošiem pasažieriem. Autobusā ir uzstādīts 320 zirgspēku MAN dzinējs, Euro 5 dzinējs, kas atbilst visiem pašreizējiem Eiropas standartiem atkarībā uz izplūdes gāzēm.